Kā kliedēt pelēko novembri košos un krāsainos notikumos? Vīna un šampaniešu parādē, pāru terapija dejā, modes izstādē augstums, ekskursijā pa lieliem kapiem. Notikumi visām gaumēm, kaut kas īpašs, kaut kas, kas jāpiedzīvo. Ja esat vīnu un šampaniešu cienītāji, tad jums noteikti jānokļūst top 100 vīnu un šefu parādē, kas norisināsies jau 23. novembrī. Tieši tur nobaudīs un uzzināsi, kuri ir gada labākie vīni un šampanieši, kuriem piešķirtas medaļas. Šo dzirkstošo notikumu pirms 12 gadiem radījis neviens cits kā vīnu un šampaniešu izcils pazinējs Aigars Norts, kurš savulaik pirmais ieguvis augstāko diplomu vīnzinībās. Kas ir tavs kaislīgākais vīns stāsts? Vai kur tāds ir bijis? Es domāju, ka katram no mums ir viena īpaša vieta, viens īpašs vīndārs, kurā viņš noteikti ir mīlējies ar savu sapņu sievieti. Kur tas ir? Kur? Francijā, protams. Aigara birojā stāv gada izcilnieki īpašā plauktā. Nes kā kolēģi var pastrādāt. Cik kopumā būs, tu vispār zini, cik kopumā būs pēc skaitu vīnu un šampaniešu? 154. 154. Jums pirmo reizi ir tāds sommelier tops. Kas ir labs sommelier? Nosauc 3 viņa superīgākās kvalitātes. Skaidrs, pirmkārt, viņš ir uz tu ar alkoholu. Festivālā varēs sastapt arī vairākus Latvijas izcilākos šefpavārus, arī Māri Jansonu. Priekš manis šī parāda ir atkal satikšanās, pazīšanās, maziņš mārketings priekš Cēsu restorāna. Tiekamies! Gudrinieki! Kas ir festivāla lielais noslēpums, ko vari piedzīvot arī tu? Lielākais noslēpums, es domāju, ka tas, ka cilvēki uz aklo varēs nonesēt vīnu no 6 litru lielas pudeles. Šī ir 3 litri, bet tā būs 2 reizes lielāka. Kā šampaniešu burbuļi dzirkstīja arī pāru attiecības. Šovakar un vēl tikai rīt tu vari piedzīvot pāru terapiju. Dejas izrāda ar terapeitisku sarunu, kuru veido talantīga un profesionāla komanda, kuri stāsta, ka dzīvojam ļoti izaicinošā laikā, kurā netrūkst problēmas un attiecības ir kā uz naža asmens. Ģirt, kas ir tas viens faktors, kas ārda attiecības? Atkarība. Jā, varētu tā būt. Kas ir tās viens faktors, kas veicina attiecības? Brīvība. Un vai ir kaut kāds noslēpums izrādē, ko varbūt jūs līdz galam nemaz tam skatītājiem neatklājat? Man personīgā pieredze attiecību jautājumā. Redz, kā jāuzticās attiecībās, ir jāuzticās. Tā ir tā brīvība. Bet tā ir tā Bet brīvība. Nav jābūt atkarīgam. Tieši tā, wow, cik forši. Un tomēr noķer. Pie terapeitiem rindas garas un dažkārt dārgas. Ja nav naudas, jādzīvo saticīgi vai jāšķirs. Kā atbild uz šo tapus izrādi, kur skatītāji kļūst par vērotājiem un gūst arī praktiskas iemaņas konfliktu risināšanā. Pēc izrādes, starp citu, būs arī sarunas ar pāru terapeitiem. Vienīgi jūs brīdināt, ka pēc izrādes noskatīšanās var uzlaboties pāru attiecības. Interesanti, kādā veidā? Pirmkārtām pēc izrādes būs saruna ar terapeitiem un varēs uzdot jebkādu jautājumu arī par izrādes procesu. Un tas noteikti varētu uzlabot attiecības, un arī skatoties izrādi, mēs varam iedvesmoties no šiem pāriem un, manuprāt, redzēt sevi. Varbūt. Okay. Bet ja es esmu pie labākā horeogrāfa Latvijā, tu man pasaki, kā kustība vai deja var palīdzēt vispār ikdienā, pie jebkāda stresa vai notikumiem? Es domāju, ka ar elpošanu tas palīdz arī man, ja man ir stress. Es vienkārši sajūtu savu ķermeni un es vienkārši ielpoju un izelpoju. Un tad domājam, ka viss šis stress un nepatīkamās sajūtas, kas ir mūsu ķermenī, vienkārši dabonās ārā, jo elpu aizturēt nevajag. Man liekas, ka mēs aizturam elpu pārāk bieži. Tev taisnība. Neaizturam elpu, vienkārši elpojam dziļi. Tikko atvērta jauna izstāde Augsti modes muzejā, kurā aplūkojami izpētes vērti tērpi ziemai. Izstādē Augsta 39 tērpi un vairāk 10 aksesuāri. Lielākā daļa tērpu ir no brīnišķīgās, fantastiskās, visā pasaulē slavenās Aleksandra Vasiljeva
kolekcijas. Izstādē gandrīz katram eksponātam savs īpašs stāsts, kā piemēram žurnāla Playboy izveidotāja Hugh Hefner apģērbs ASV 20. gadsimta 70. gadi. Līdzās tam padomju onkuļa vilnas karakula mētelis arī no 70. gadiem. Viena laikmeta padomju un rietumu moda, dikti atšķirīga. Vai, piemēram, tā saucamie automobīļu mēteļi, kas ne tikai modīgi izskatījās, bet arī aizsargāja dāmas no ceļagrāmbām, kad tās brauc ar auto bez jumta pārsegumiem. Kas ir izstādē tādi īpašākie, neparastākie tērpi? Droši vien senākais varētu būt interesants. Senākais ir no 18. gadsimta, no Anglijas, kleita ar stepētiem apakšsvārkiem. Un kas tās par kurpēm? Tās ir virskurpes no koka, 17. gadsimts. Jums ir kādi ļoti ekskluzīvi, neparasti arī objekti izstādē? O, jā. Tūlīt parādīšu vienu tādu. Tas ir krokodils, kurš ir pārtapis Somiņā. Šausmīgi. 20. gadsimta 40. gadi. Un blakus ir ķirzakas ādas kurpes. Arī no tā paša laika. Zinot, ka apmeklētāji vēlas arī dažkārt tērpus pielaikot, modes muzejs uz katru izstādi sašuja vēsturisko tērpu replikas. Nu tad lūgtum var gan mērīties uz nebēdu, gan izzināt modes pasaules smalkums. Vai zināja, ka savukārt kapu smalkums var izzināt ekskursijās pa lielajiem kapiem, kur notiek ekskursijas profesionāla gida Sergeja Ivančenko pavadībā? Tās laikā var uzzināt interesantus, aizraujošus, izzinošus vēsturiskus faktus par kapu vēsturi, apbedīšanas tradīcijām un kapu pieminekļiem, stikla zārkiem, saudabīgiem dzīves stāstiem, pieminekļu tapšanas gaitu un neparasti aizraujošu mistērisko pasauli. Par izbrīnu mums daudziem lielajos kapos notiek arī performances, izrādes, izstādes un pat dzejas lasījumi. Jauns dzejas krājums arī superražīgajai rakstniecei Zanei Zustai, kura nu pat laidusi klajā jau 13. grāmatu dzejas krājumu pieaugušajiem mīļākā Melleņa mētra. Zane, 13. tavs bērns, noraksturot 3 vārdos, kāds tas ir? Romantisks, drošs un bezbailīgs. Visnetipiskākā vieta, kur tapa dzejoļi? Mašīna laikam. Tā priekš manis ir netipiska vieta. Dzejas grāmatā 3 posmi – ilgošanās, satikšanās, attālināšanās. Kurš no posmiem autorei vistuvākais? Ilgošanās daļa, tāpēc, ka ilgoties tas ir pats patīkamākais. Grāmatas atklāšanas pasākumā Zanes darbus lasīja aktrise Ilze Ķuzules-Krastiņa, kura par Zanes dzeju atklāja. Zanes dzeja ir sievišķīga, Zanes dzeja ir impresija un Zanes dzeja ir kaut kas no haiku. Un ja tu būtu grāmata, tad? Tad es tev nevienam nekad neaizdotu. Uz poetiskās notas šķiramies kā draugi un tiekamies atkal pēc nedēļas 27. novembrī. Un atceries, ka Rīgā vienmēr notiek kaut kas. Čau!